Šodien āraišu veidzinavās smaržo maize, rosās cepēji, baltos priekšautos un pulcējas maizes baudītāji. Šeit jau tradicionāli atzīmē maizes dienu, godinot maizes cepšanas tradīcijas un atminoties sen aizmirsto. Maizīte man īpaši to, ko arī ar to, ka es izmantoju plēkšņu kviešus, kas ir vispār ļoti vēl maz zināma lieta. Faktiski tas ir visu kviešu cilstēvs. Viņi pieminēti Bībelē, kā saka, un kas ir specifiski šiem kviešiem, ka viņi ir faktiski būtībā savādāki par tiem izmodificētajiem kviešiem, kādus audzē šobrīd. Mazražīgi, bet ļoti vērtīgi. Bērnībā es biju redzējusi, kā cep vecmamma, bet tas no viņas nebija iemācījusies. Bet mājās viss bija. Krāsns bija, abra bija, Liza bija. Tad atlika tikai sākt un mēģināt. Šī ir īsta rupmaize, pēc viss tradicionālākās receptes no tīriem rudzumiltiem. Īstā krāsnī. Sauc kā maize, tas ir vēderam, bet rupmaize tas ir spēkam. No labības tīruma līdz graudiem un gatavai maizei. Tāds ir maizes ceļš, kuru pasākumu apmeklētāji varēja izzināt, dodoties ceļojumā pa Kukulīšu taku. Atminoties senču tradīcijas, viesi redzēja, kā graudi pārtop miltos un kā milti pārtop dažādos pārtikas produktos. Šīs bija mājas dzirnaviņas. Daudzās saimniecībās tādas bija, un es vēl esmu tagad klausoties, ko cilvēki man te nāk un stāsta. Jā, es arī tādām esmu malis, man pēckara gados esmu malā. Tās mājas dzirnaviņas, kurās samala ikdienas vajadzībām vai nelielu daudzumu, un šis skaitījās sieviešu darbs, lai gan pilnīgi godīgi saka, nekāds vieglais darbs tas nav. Lai samaltu dažiem kukulīšiem maizes, tur bija jāstrādā ilgi un daudz. Kad milti samalti, tad var mīcīt mīklu, cept maizi un pīrāgus. Un, protams, kurnu maizes dienā bez Annas pankūkām un Jēkaba mīļmaizītēm. Tieši ap Jēkabiem sākās labības pļauja, un čaklākie saimnieki šajā dienā jau varēja likt galdā pašceptu maizes klaipu. Šeit mēs cepam tā saucamās mīļmaizītes. Mēs jau vairākus gadus te to viņus cepam un tā kādas mums te tādas 3 dažādas ir, tādas ar gaļiņu piedevu un tādas ar biezpienu karašiņas. Mēs cepam tāda interesanta krāsnes, tur ir āra krāsnes pēc vecu laiku tāda projekta taisīt. Maizes dienā godā celta ne tikai maize, bet pasākuma laikā tika prezentēts arī jaunais āraišu turisma zīmols, kas izveidots, lai apkopotu visu āraišu bagātību un piešķirtu šai vietā identitāti un vienotu turisma tēlu. Esam izveidojuši ģērboni, kurā ir apkopoti faktiski visi elementi, kas raksturotu kaut kādas leģendas, kas āraišos eksistē. Tās nav izdomātas leģendas. Vienā vai otrā variantā viņas patiešām eksistē un no mutes mutē tiek stāstītas. Bet tas nav tā, ka mēs aprobežojamies tikai ar šīm leģendām, kas ir šobrīd. Mēs meklējam arī jaunas, mēs meklējam arī stāstus, kas ir radušies mūsdienās. Vienalga, vai tā ir kāda pieredze par zibeni vai par lielāko zivi, kas ir noķerta āraišos. Tas viss mums der un mēs labprāt vāksim. Mums ir leģendu vācēji, māksliniece Ilona Pagrode radījusi tērpus. Mums ir āraišu amats, kas saucas āraišu leģendu vācējs un stāstnieks. Būtībā tas būs gids, bet āraišos mums viņš tiks dēvēts par stāstnieku. Stāstu vākšanas tradīcija āraišos iedibināti jau ļoti sen. Tie ir apkopoti daudzu gadu garumā, izmantojot visus pieejamos avotus, aptaujājot vietējos iedzīvotājus, dzirnavu saimniekus, mācītāju, kā arī pētot rakstītās liecības un nostāstus. Viena no āraišu leģendu takas objektiem ir Zviedru priede, kas stāsta par to, ka 1701. gadā Zviedrijas karalis devies no Cēsīm uz Nītauri, piesēdis šeit uz akmens, lai rakstītu vēstuli māsai, padzerties un arī iestādīt priedi par atmiņu no tā, ka viņš šeit bijis. Bet kā vēlāk izrādījās, viņš ir priedi iestādījis ar kājām gaisā. Tur pie āraišu baznīcas kādreiz ir bijusi dziļa ielai, kā leģenda vēsta. Un tur meita ganījusi savus lopus, un lopu barā ir bijuši 2 nebēdnieki āži. Un tad viņi redz, nāk ūdens, viņa sauc ārā,
ārāži, šie neklaus nebēdnieki, un viņi tur noslīka. No tā radies ir Āraišu ezers un arī Āraišu nosaukums. Tāda lūk leģenda. Maizes dienā leģendu vākšana turpinājās, bet jau līdz šim zināmie stāsti ir iedzīvināti maršrutā leģendu takā, kur izstaigājot viesi var ne tikai iepazīt āraišus, bet arī izzināt nostāstus, interesantus faktus un notikumus, kas veidojas šīs vietas tēlu.